parunāsim par algebriskām izteiksmēm un to identiskiem pārveidojumiem. Par matemātisku izteiksmi sauc jebkuru frāzi, kas sastāv no skaitļiem, mainīgajiem, iekavām un aritmētiskajām darbībām. Ja šāda izteiksme satur tikai skaitļus, to sauc par skaitlisko izteiksmi, bet ja matemātiska izteiksme satur arī burtus, jeb mainīgos, tad to sauc par algebrisko izteiksmi. Viena no vienkāršākajām algebriskajām izteiksmēm ir monoms. Par monomu sauc skaitļa reizinājumu ar mainīgo un mainīgo pakāpēm. Piemēram, monomi ir 3x kvadrātā, 2ab kubā, mīnus 5m n ceturtajā reiz b un tā tālāk. Tad vispirms aplūkosim, kā veic aritmētiskas darbības ar monomiem. Saskaitīt un atņemt var tikai tādus monomus, kurus sauc par līdzīgajiem. Tas ir tādus, kuriem mainīgo pakāpes ir vienas un tās pašas. Piemēram, 5ab kvadrātā mīnus 7ab kvadrātā plus 10ab kvadrātā. Tad, lai saskaitītu un atņemtu šos monomus, kopīgo daļu iznesam pirms iekavām, ab kvadrātā, un iekavās dabūjam 5 mīnus 7 plus 10. Saskaitot skaitļus un atņemot skaitļus, iegūstam 8ab kvadrātā. Ja monomi ir jāsareizina, piemēram, 6a kubā b c 5. pakāpē jāsareizina ar 8a kvadrātā b 4. c. Tādā gadījumā skaitļus sareizinām, tad 6 sareizinām ar 8, dabūjam 48. Savukārt pakāpes reizinot, kāpinātājus saskaitām. Tad iegūstam a pakāpē 3 plus 2, reiz b pakāpē 1 plus 4, reiz c pakāpē 5 plus 1. Rezultātā iegūstam 48 a 5, b 5, c 6. Līdzīgā veidā monomus dalām. Piemēram, 20 a b 6, c 8 izdalīsim ar 5 a kvadrātā b kubā c 7. pakāpē. Tad skaitļus izdalām, 20 dalām ar 5 un dalot atbilstošās pakāpes, kāpinātājus atņemam. A pakāpē 1 mīnus 2, b pakāpē 6 mīnus 3 un c pakāpē 8 mīnus 7. Iegūsim 4 a mīnus 1, b kubā c. Un kāpinot monomus, jākāpina šajā pakāpē katrs reizinātājs. Piemēram, 2 a kvadrātā b 4. c kāpināsim 5. pakāpē. Tad 2 kāpinām 5. pakāpē, a kvadrātā kāpinām 5. pakāpē, b 4. kāpinām 5. pakāpē un c kāpinām 5. pakāpē. Pakāpi kāpinot pakāpē, kāpinātāji ir jāsareizina. Iegūsim 32 a 10, b 20, c 5.